Nu, ko tad mēs sadarījām? Nu, nav nemaz tik slikti. Salīdzinot ar pagājušajām pašvaldību vēlēšanām, vairāk cilvēku aizgāja balsot. Bija 34%, tagad ir 47%. No katra novada Vidzemē visvairāk Ādažos, vismazāk Gulbenes novadā. Zemgalē visvairāk Jelgavā, vismazāk Aizkraukles novadā. Latgalē visvairāk Preiļos un vismazāk Augšdaugavas novadā. Kurzemē visvairāk Liepājā, un vismazāk Kuldīgas novadā. Rīgā arī diezgan augsts, 52%. Par visu pašvaldību vēlēšanu rezultātiem es negribu tēlot gudro, bet nu bija pāris, kas man pārsteidza. Daugavpilī partijas Sarauja Latgale, kas pārstāv eiropeiskas, bet konservatīvas vērtības, ieguva 68% no visām balsīm, un tikai vēl viena partija Attīstībai ieguva virs 5%. Liepājā tikai 3 partijas ieguva mandātus, ieskaitot Gunāra Anciņa Liepājas partiju, kuri ieguva gandrīz pusi no visām balsīm. Līdzīgi bija arī Ventspilī, kur partija Latvijai un Ventspilī iegūta 47%. Šeit, diemžēl, stabilitātei arī knapi iekļuva ar 5,7%. Nu, Rēzeknē kopējo sarakstu zemē 50,55% no balsīm ieguva Latvija pirmajā vietā un kopā Latvijai saraksts. Interesanti, ka Šlesers vēl nav pieminēts, bet vēl ne, jo citi deputāti sastrādāja viskaut kādus citus sūdus. 5. jūnijā notika Saeimas sēde par Nacionālās apvienības izvirzītu deklarāciju par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu. Tās saturs ir gan simbolisks, nosodot padomju laiku rusifikāciju un mūsdienu rusifikācijas mēģinājumu Krievijai iebrūkot Ukrainā, gan arī ar īstu ietekmi uz mūsu valsti. Tajā tiek pieprasīts stiprināt latviešu valodu, aicinot visās publiskajās sfērās lietot tikai to, no juridiskās līdz pat valsts mēdījiem. Definēts arī skaidrs rīcības plāns valdības ietvaros izveidot komisiju, kura izstrādā visaptverošu programmu rusifikācijas lingvistisko seku novēršanai un sagatavo normatīvos aktus programmas īstenošanai. Es pilnīgi piekrītu, ka Krievijas ietekmi uz Latviju vajadzētu mazināt, kā vien to var, bet vai tiešām ierobežot patiesas informācijas izplatību krievvalodā un izolēt krievvalodīgos ir pareizais gājiens? Bet, nu jā, kā sagaidāms, vienam labam Saeimas gaišgalvim radās ģeniāla ideja. Un 2 dienas pirms pašvaldības vēlēšanām Rīgas mēra kandidāts Aleksejs Rosļikovs Saeimā iekliedzās: mūsu ir vairāk krievu valoda, mūsu valoda. Kas vienkārši nav taisnībā. Papildus visiem prokremliskā vaiba punktiem, Rosļikovs ieguva arī izmeklēšanu par naidu kurināšanu un palīdzēšanu Krievijai. Otrajai apsūdzībai pienāks līdz pat 20 gadu cietumsods, un Rosļikovs pats nobalsoja par šī soda paaugstināšanu 2023. gadā. Tas varbūt ļoti neuzlaboja rezultātu stabilitātei, bet tāpat nav lielākā ar vēlēšanām saistītā drāma. Vēlēšanu vakarā balsu skaitīšana laikā uzkārās un nobruka CVK mājaslapa. Šī ķibele pagarināja darba vakaru, nakti un rītu tūkstošiem vēlēšanu iecirkņu dalībnieku. Rezultātā balsu skaitīšana pagarināja līdz svētdienas 7 vakarā, un tas valstī izmaksāja ļoti daudz papildus naudas. Neatrada nekādus konkrētus ciparus, bet algu ziņā vien tas ir ievērojams skaitlis. Rezultātā vainīgie un tos, kurus vainoja, sāka meklēt kādu, ko vainot. Un ļoti labs mērķis bija Valsts digitālās attīstības aģentūra. Tie organizēja sistēmas izveidi saistībā ar tiem jaunajiem pretlodziņiem. Tā nu tika atlaists tās direktors Jorens Liopa un atkāpās arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa un CVK vadītāja Kristīna Saulīte. Bet labi, tagad par vissvarīgāko pašvaldību – Rīgu. Ar 1,5% pārsvaru tomēr uzvarēja neviens cits kā Ainārs. Aiz viņiem sekoja Progresīvie, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība, Suverēnā vara apvienība Jaunatvieši un, diemžēl, tika arī Stabilitātei. Bet aiz viņiem ļoti tuvu bija apvienotais saraksts. Labā ziņa ir tā, ka Latvija pirmajā vietā kopā ar visām pārējām nelatviskajām partijām nav pietiekami daudz mandātu, lai veidotu koalīciju. Tādā garā pa pagājušo nedēļu Progresīvie, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un apvienotais saraksts centās sadarboties. Un pat ņemot vērā partiju krasās atšķirības, pie kaut kādas vienošanās viņi arī nonāca. Apvienotā saraksta līderis Māris Sprindžuks mina sadarbošanās kultūru, kurā visas partijas strādā uz mērķi. Rezultātā pirmo reizi 5 gados būs 3. vicemērs. Katrai koalīcijas partijai viens. Un Viesturs Kleinbergs būs Rīgas mērs. Pēc šīs vienošanās Progresīvie vadīs Finanšu un administrācijas lietu komiteju, Nacionālā apvienība, Drošības, kārtības un korupcijas novēršana jautājumu komiteju un pilsētas īpašumu komiteju un mājokļu un vides komiteju. Jaunā vienotība, Izglītības, kultūras un sporta, kā arī sociālo jautājumu komiteju, bet apvienotais saraksts pilsētas attīstības komiteju. Kā apvienotais saraksts līderis Māris Sprindžuks saka, pilsētai jāiet vienā virzienā, tad attīstība ir strauja. Ja ir ņemšanās, tad pilsēta buksē, un Rīga nevar atļauties buksēt. Vai šāda vienošanās nesīs ko labu? Nu, to vēl redzēsim.
Un šī visa laikā Šlesers mierīgi sēdēja savās mājās un dzēra uzvaras tēju. Nu, protams, ka nē, mūsu vietējiem biznesa magnātam vienmēr ir ko teikt. Un šoreiz viņa stratēģija jau bija skaidra pirms vēlēšanām. Man atbilde tāda. Es rītā ceru, ka rīdzinieki izdarīs pareizu izvēli un ka man nevajadzēs veidot koalīciju. Viņš jau iepriekš pieteica pārliecinošu uzvaru vēlēšanās, ko rāda arī aptaujas. Diemžēl aptaujās arī citas partijas, un bez pārliecinošu pārsvaru nav nekāda absolūta vara. Un tā nu sirmojošais piecgadnieks sāk savu bļaustīšanos. Labrīt, godājumie rīdzinieki, godājumie Latvijas iedzīvotāji. Vienotības un progresīvo režīms ir nozadzis mūsu uzvaru Rīgā. Viņi izdarīja visu, lai šīs vēlēšanas tiktu nozagtas. Notika milzīga manipulācija. Par 12 miljoniem nopirktā iekārta sabruka naktī, kad viņa uzzināja, ka Šlesers un Latvija pirmajā vietā pateica. Papildus tam, aicinot uz protestu pie brīvības pieminekļa 15. jūnijā. Uz to ieradās vairāk simti cilvēku, un Latvijas televīzija arī pāris no viņiem intervēja. Varam secināt, ka cilvēki vai nu nesaprot demokrātisko vēlēšanu gaitu. Domāju, ir ievēlēti, mēs gribam, lai Šlesers būtu, jā, bet ir tikušas pavisam citas partijas. Bet Šleseri arī ievēlēja, un gal galā viņš vinnēja tomēr vēlēšanās. Jā, viņš arī vinnēja, bet redziet, viņi sakopējās savās partijās tur un visu, un viņu neielika iekšā. Nu. Drusku nepareizi, tomēr Šlesers ir dabūjis visvairākas balsu. Un kaut kā tas ir negodīgi. Tās koalīcijas visu laiku vieni un tie paši pie varas. Vai arī paši nezina, ko vēlas sasniegt. Kādu jūs gribētu rīcību? Tādu, kā Šleserkungs tagad grib. Ļoti ilga valdība minstināšanās un reāla problēma nerisināšana ir novedusi cilvēkus pie veiksmīgas un gudras galvas meklēšanas, kas visu savedīs kārtībā, jo viņš taču zina. Tieši tas pats parādījās Amerikā, kur tagadējais valsts prezidents un veiksmīgs 6 reižu bankrotētājs atkal ir nonācis pie pasaules augstākā amata ar solījumu padarīt Ameriku atkal varenu, reklamējot personīgo kriptovalūtu un telefonu firmu pilnīgi nesautīgiem mērķiem. Problēma ar šiem sevis proklamētajiem zinātājiem ir tas, ka neviens patiesi zinošs cilvēks par to nerunā tik vispārīgi. Jā, tu vari teikt, ka tu esi zinošs noteiktos jautājumos vai risinājumos, bet investīciju veicināšana un Rīgas salabošana neko nenozīmē. Tā jau mēs nonākam pie patiesā rīcības iemesla. Šlesera runātajā par visas Rīgas pacelšanu viņš pats var ticēt vai var neticēt. Skaidrs ir tas, ka viņam esot pie varas, viens cilvēks no tā noteikti iegūs. Labrīt! Un citi cilvēki, vai viņi ir uz valsta vai maciņu noskaņot, parausies līdzi jaukajiem vārdiem un paraus arī balsotājus. Man līdzās ir Edmunds Ziltiņš, Saeimas deputāts, kurš arī ir partijas valdes loceklis. Jūs esat šodien aicinājuši arī no reģioniem cilvēkus šeit. Kā jūs, sekojot līdzi tiem pirmajiem rezultātiem, kas parādās, un arī vēlētāju aptaujām, varat rezumēt, kāds ir izdevies šis pirmais lielais starts pašvaldību vēlēšanās jūsu partijai? Startējot pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās, mēs izlikām sarakstus 35 novados. Manā skatījumā tā jau bija uzvara. Skaidrs ir, ka Latvijā ir vajadzīgs pārmaiņas. Mums ir vajadzīgs attīstīt ekonomiku, mums ir svarīgi demogrāfiskie jautājumi, un Latvija pirmajā vietā, kas ir vēl būtiskāk, ir par šīm kristīgām un ģimenes vērtībām. Ak, mēs trakā kristiešu tauta! Un 8. pasaulē pēc īpatsvara, kas sev nesaist ar nevienu reliģiju. Un viss jau būtu labi, ja šī partija ieliktu sarakstos kompetentus cilvēkus savā nozarē, kas tiešām zina, kā rīkoties. Bet no 13 Rīgas domē tikušajiem Latviju pirmajā vietā deputātiem 4 ir politiķu dēli. Jaunais Šlesers, Kristopāns, Bartaševičs un Ziltiņš. Ja kas, Bartaševičs ir bijušais Rēzeknes mērs, kur vadībā bankrotēja visa pašvaldība, bet tagad viņš ir atkal ievēlēts tajā pašā amatā, tāpēc tas nav protams, nevar jau apšaubīt jauno censoņu spējas, bet tiešām 30% no labākajiem kandidātiem ir tai pašai partijai piederoši politiķu dēli. Un te atkal atkārtojas Ziltiņa teiktais, tas ir reāls spiediens uz varas pārņemšanu. Kas var būt lojālāks sabiedrotais kā sava ģimene? Manuprāt, ir ļoti grūti par šo tematu konstruktīvi runāt, jo labākā pretīna ir loģiskā domāšana. Bet varbūt tiem 20%, kas nobalsoja par Šleseru Rīgā, tomēr ir tā īstā loģiskā domāšana. Kā es te varu par kaut kādu gudro uzdoties? Un tā arī šie cilvēki uzvar. Viņi pārdroši sasola lietas, turpina tās solīt, zaudot, nomelno pretiniekus ar meliem, bet nākot pie varas izdara sev interesējošās lietas un papildus vēl pasūdzas par saviem ienaidniekiem. Un atkal maut uz riņķi, jo solīto var izmantot atkārtoti. Mazliet stulbi muldi, bet skatoties no citām valstīm, populisms paķer arvien vairāk un vairāk cilvēkus. Tāpēc pretiniekiem ir jāpaliek skaļākiem un jādara vairāk reālu lietu.
bet mums ir vairāk jārunā par politiku ģimenes sajietos. Paldies par skatīšanos! Protesta laikā notika arī neliela konfrontācija. Pie pieminekļa uz velosipēda piebrauca vīrietis, kurš skaļi atskaņoja komiskā Benija Hila šova mūziku. Par gadījumu sākts administratīvo pārkāpumu process par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu. Citādi protests aizvadīts bez nekārtībām. Krišs Kairs, Ivors Žipīckis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.